Ieskats ģimnāzijas vēsturē. Visi 7 nosaukumi. Tātad šai skolai, kas ir dibināta 1921. gada septembrī, ir 7 nosaukumi. Tie ir mainījušies, bet faktiski skola kā tāda ir palikusi tā pati. Tā ir mūsu priekšmets, Pārdaugavas vidusskola. Tā ir mūsu priekšmets, jā, atcerieties. Un tā bija pirmā vidusskola šajā Daugavas krastā Rīgā. Visas pārējās vidējās mācību iestādes bija tajā pusē Daugavā. Ja? Lūk, un tad attīstība pamazām notiek. Jā, uzreiz jau 22. gadā skolas nosaukums mainās, tā valsts vidusskola. Tad 1931. gadā Rīgas 2. valsts ģimnāzija. Un, kā jūs paši redziet, Rīgas 5. vidusskola. Acīm redzot, kad jūs mācīsieties vēsturi 9. klasē, tad par šiem politiskajiem notikumiem mēs arī apņemtāmies no tiem personāžiem, kas ir saistīti, protams, ar skolu. Viņai 1941. Aiziesim augšā uz muzeju, ja, un paturpināsim šo te stāstu par skolu muzeju. Izvietots vienā telpā. Muzejs dibināts 2004. gadā. Nu, pat tās mums 10 gadu jubileja. Ja, un tas, protams, ka tas viss, kas šeit atrodas, nevarēja notiekt, ja nebūtu kaut kāda entuziasma. Tā tik vienkārši tas nenotiek. Ja tev ir pašaizliedzīgs darbs no 2 skolotāju puses, ar direktoras atbalstu personīgi, un beigās tas rezultāts ir. Ja, un mēs mēģināsim attīstīt to visu tālāk. Te stāvēja karogs, un tas ir karoga stāsts. To es gribēju jums izstāstīt. Tad, kad būsiet zālē, apskatīsieties rītdien. Ja, jūs arī pirmajā skolas dienā redzējāt. Tātad karogs skolā ir bijuši pavisam kā ģimnāzijai, kā 2. valsts. Nu jā, kā ģimnāzijai, kā Agenskalna ģimnāzijai un kā Rīgas valsts valsts ģimnāzijai 3 karogi pavisam. Visi ir iesvētīti, pirmais iesvētīts 1937. gadā, un ar to ir pats interesantākais stāsts. 1940. gadā, kad Latvija tiek pievienota Padomju Savienībai, tātad komunistisks režīms te izveidojās, kas necieta neko tādu patstāvīgu un nacionālu, tā skaitā arī sarkanbalts-sarkanās krāsas. Jā. Tad tas bija risks vispār kaut ko darīt ar tā karogu, ne tikai darīt, bet arī kaut ko glabāt mājās. Tas bija liels risks, jo tas varēja novest ļoti tālu ārpus Latvijas robežām. Ja, apcietinājums un izsūtījums. Bet lūk, atradās viena maiturīgas skolotāja, Emīlija Palkalniece, kura rīkojās drošīgi un paslēpa savu šo te mūsu karogu, 2. valsts ģimnāzijas karogu savā drēbju skapī un noturēja to karogu līdz pat 1991. gadam. Ja, nevienam nerādot. Un tad, kad atjaunojās valsts 91. gadā, tad viņa atnesa karogu uz skolu, un izrādās mums nekas nebija, teiksim, pa jaunu jāšķirš. Mums jau bija faktiski savs karogs atpakaļ. Tad šis te karogs jau bija tik populārs, un ar tādu vēsturisku vērtību, ka viņš tika nodots Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un izveidots pēc tā meta, kas ir oriģinālais karogs, tika izveidots arī Agenskalna ģimnāzijas karogs, kas ir atrodas lūk šajā te ekspozīcijā izlikts. Mēs viņu faktiski varam izņemt ārā. Paskatīties. Tas ir Agenskalna ģimnāzijas karogs. Mēs varam, protams, ka painteresēties, vai arī Rīgas 5. vidusskolē bija kaut kāds karogs. Bet katrā ziņā tas mets gan 2. vidusskolas karogam, 2. ģimnāzijas karogam, gan Gādzena Agenskalna ģimnāzijas karogam, gan arī Rīgas valsts ģimnāzijas karogam bija viens un tas pats. Jā, princips viens un tas pats. Lūk, un mūsu ekspozīcija tad līdz ar to vienmēr sākās ar šo stāstu par karogu. Saudabīga karoga griešanās sanāca, jā, tāds poetisks un skaists stāsts. Paldies Dievam, ka viņš ir sarūpējis. Tas tā. Ekspozīcija sadalīta, kā jūs paši redzat, 3 daļās.
Te ir 20, 30, 40 gadi, tad ir absolventu stūrītis. Tur ir viss koncentrēts stāsts par to, tiem slavenākajiem absolventiem, lai gan jau pēdējā laikā viņi pienākuši ir klāt, un tur vajadzētu noteikti kaut ko pielikt klāt. Jā, redzēs, kā mums tas izdosies. Un tad seko jau skolas ikdienas, skolotāju darbs, arī sākot no padomju laikiem un beidzot ar mūsdienām. Akcents, kā jūs paši saprotat, tajā stūrītī būs veltīts akcents likts uz vācu valodu. Kas tad ir interesantākais? Tad izejot cauri visam, tātad attēlu. Galvenokārt jau mūs interesē foto attēlu, kas mums daudz ko var pastāstīt. Ir arī lietiskie materiāli, viens otrs, jā, piemēram, žetoni, kādi viņi ir izskatījušies 20. 30. gados. Tad seko jau absolventu darbi, jā, tajā stūrī, un attiecīgi tur jau arī parādīsies gan Čaps, redziet, tur pie sienas, gan arī Jānis Stradiņš, un mūsu visi pārējie slavenie politiķi, piemēram, Saeimas priekšsēdētājs Olga Tālrotiņa ir beigusi šo skolu. Tad šajā te sadaļā, jā, pretī, tur ir runa par vācu valodas ieviešanas skolām, tur ir tas lielais nokārts Marijai Krastiņai. Nu, te jūs varat apskatīties arī to, kā tie skolotāji ir izskatījušies, varbūt atpazīt kādu no tiem, kuri mācījuši sākuma skolā, un kuri joprojām mācījums tagad 7. klasē. Uz šī galda ir tādi tekošie materiāli, kurus mēs izmantojam, laiku pa laikam un ieskatāmies, lai precizētu dažas lietas, un ir dāvinājumi. Ja? Šie albumi, piemēram, dāvinājumi no absolventu puses, es nezinu, vai Jānis Vasarītis bija pie jums ciemos, bet kādā ziņā viņš arī būs dāvinājis savu albumu par to, kāds tas liktenis bija šajos te gados. Lūk, tas ir tas īsumā, tas stāsts arī Zempola tur parādās. Ja? Mēs neesam ignorējuši to padomu laiku, tur tie apbalvojumi ir un tās krāsas sarkanās. Tie viena absolventa atnesa tādus karodziņus, tie ir no tiem padomu laikiem. Ja, nākuši tad ir no jauniegūmiem šeit ir dienas grāmatas, 5. vidusskolas kaut kādas klases dienas grāmata. Varēsiet. Un atsakot tagad, lēnā garā apskatiet. Ja ir jautājumi, tad es jums atbildēšu.